Virkarovkins redzam ar Ježovu kopā Jā, laukumā. vienā pār. Kuznecovs spēlē divos uzbrucēju un Ripa vārtos. Ježovs no zilās līnijas metiens. Metiena izdarīšanas brīdi. Jānis Proktor mēģinot vins. Ozoliņš. Cibuļskis. Metiens. Un būs Ripa vārtos. Ripa vārtos! Aleksandrs Miževs ieturēja. Ilga pauze. Labā noskaņojumā, protams, pēc šādas epizodes paskatīsimies to vēlreiz. Viss sākās ar Cibuļska lielisku metienu no zilās līnijas. Jā, Tomašs Surovis ļoti labi pacīnījās vārtu priekšā un atspēlēja brīviem Aleksandram Ņiževijam. Redzam, tur aizsargi centās vēl glābt, ko varēja, bet Surovis piespēle un Sandis Ozoliņš ļoti labi pieslēdzās uzbrukumam un Ripa vārtos! Oskars Cibuļskis! No Kartigans iespējams tur mainīja Ripa lidojumu virzienu. 31, tagad 18. Skatāmies vēlreiz. Otro reizi pēc kārtas veiksmīgi beidzas Oskara Cibuļska metiens no zilās līnijas. Kartigans vārtu priekšā tur cīnījās. Varbūt jā, varbūt nē. Nevēl, bet šobrīd labs uzbrukums. Sprokts. Un Ripa vārtos! Šobrīd nebija skaidrs, ko darīt Trevis Skots. Tā dzimušais Nikita Listratovs. Viņš nav pieteikts. Viņš ir spēlē jauniešu komandā Bielī Medveģi. Skatāmies, jā, Trevis Skots arī cik patiešām ir nesaprotami šajā epizodē. Iespējams, viņš vienkārši paklupa, iespējams. Uzbrukums. Tur labi cīnās Lauris Dārziņš uz savas zilās līnijas. Un Mārtiņš Kārcums! Un būs 2 minūtes, jā. Katičevam. Pārpretinieku. Un Bulīts pārpretinieku turēšana ar Novi Bulīts. Mārtiņam Kārsumam būs iespēja izpildīt Bulīti. Un ja viņš iemetīs, tad mums tie būs 10 vārdi skaidriskajā mazā. Soda metieni, jā. Un Mārtiņš Kārsums vai Trevis Skots. Un Ripa vārtos! Ripa vārtos! Precīzs metiens starp kājsargiem un Mārtiņš Kārsums. Spēlēt skaidriskajā mazākumā. Redzam, augstusinīgi paskatījās, ko dara vārdsargs un precīzs metiens starp kājsargiem. Minūte 10 vēl skaidriskais mazākums Rīgas Dinamo komandai. Nē, stūrī tomēr šeit Afanāsenkovs kā 4. aizsargs vēl ir laukumā, 25. numurs un Derons Kvins. Jā, tā kā 4 uzbrucēji un rezultatīvākais aizsargs Kvins. Kuznecovs saspēlēs ar Afanāsenkovu. Turpina viņi šo saspēli. Un Ripa vārtos. Dmitrijs Afanāsenkovs pārspēlējis. Viņš tajā sezonā diezgan daudz spēlē. Pa degunu nedaudz dabūjis. Ozoliņš. Roters. Surovis un Ripa vārtos. Ripa vārtos. Arī trešais šīs maiņas uzbrucējs gūst vārtu. Redzam, ļoti augstusinīgi arī Tomašs Surovis, kur vārtu priekšā, pret kuru pārkāp noteikums, var teikt, viņš nopelnīja šo. Un tagad Girts Ankepāns, tur patraucēja, un Ripa vārtos! Tiesnesis nedaudz patraucēja, bet Trevis Skots šodien laikam nav viņa diena. Georgijam Bejaršinovam, kuram tūdaļ būs debija kontinentālajā hokeja līgā. Šeit visai kurioza situācija, bieži tāda negadās redzēt, bet gadās arī tā. Nu jā, šeit Trevis Skots, protams, šādu metienu viņam vajadzētu vērt.